dažādām elektriskām zobirstēm ir dažādas uzlādes metodas. Pieņemsim, Philipsam ir divi veidi lādētāji. Viņiem ir šie te jaunākie lādētāji, kas tā kā bāzi, otrā galā ir USB izeja, un tad ir šie te vecākie modeļi, kurus var ieštapslēt uzreiz rozetē. Kamēr Oakley'nam arī ir pat 3 dažādi uzlādes varianti. Ir šī te X Pro Digital, viņām arī ir sava lādēšanas bāze, kas izstāsta šādi, kur šajā galā ieliek micro USB kabeli, un otrā galā ir USB vads. Tad viņiem ir šāds te, kur pa taisno pašās zobirstē mēs varam iespraust USB-C lādētāji, tieši tas pats, kas ir mobiliem telefoniem. Un tad ir šīs te, kas ir ultra sērijas birstas, kam ir pašām sava bezkontakta uzlādes bāze. Manuprāt, visforšākie modeļi ir tie, kā šis te Flow, X-Lite, X10 un arī X Pro 20, kurām pat taisnā var iesprost USB-C kabeli, jo, pieņemsim, Philipsam atsevišķi šos te lādētājs iegādāties vispār nav iespējams. Viņi būs jāmeklē kaut kur, nezinu, Amazonē, no lietotiem servisos, varbūt kaut kur var atrast. Oakley'nam, ok, viņus šos te, viņi vismaz piedāvā viņus vēl iegādāties atsevišķi, to var izdarīt, bet foršāk ir, ka pat taisno, manuprāt, var uzreiz ar USB-C, un visa elektronika tagad var lādēt ar viņiem mobilos telefonus, tur tumbiņas, un tā skaitā arī elektrisko zobirsti. Nekad nebūs jādomā, kur man dabūt vadu, kā viņu uzlādēt, arī ja aizbrauksiet ceļojumā un nebūsiet uzlādējuši zobirsti. Mobilā telefona lādētājs visticamāk būs līdzi, ja arī nebūs līdzi, jebkurā tuvākajā veikalā USB-C vadu varēs nopirkt un varēs mierīgi uzlādēt visu elektroniku ar viņu.